Vēlēšanas aizdītas un 100 Saeimas deputātu krēsli sadalīti. Lai arī šīs vēlēšanās iezīmējās ar zemu aktivitāti, tomēr vidzemnieki tāpat kā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās ir bijuši apzinīgi savu pilsoņu pienākumu pildītāji. Nobalsoja 62% no balstiesīgajiem iedzīvotājiem. Lai būtu Latvija labāk klātos. Patrioti, lai tik tie vēlēti. Pats galvenais, jā. Latvijas, lai cīnītos par Latviju labklājību. Baili gan, Kādā ziņā? Ka maz latvieši ir un vairāki citautieši. Pirmkārt jau jānāk tāpēc, ka tas ir pilsoņu pienākums. Un tā vienmēr esmu audzināts par Latvijas patriotu būtībā. Un viens no šiem Latvijas pilsoņu pienākumiem ir nākt uz vēlēšanām un izdarīt savu izvēli. Jo tikai mēs paši balsojot un pasakot, ko mēs gribam vai negribam, varam kaut kādā veidā ietekmēt nākotni. Šīs vēlēšanas nevienam vēlētājiem lika lauzīt galvu un domāt, par ko tad balsot. Bet Valmierā lielākoties tie vēlētāji, kas jau rīta pusē ieradās iecirknī, savu izvēli bija izdarījuši un neslēp, ka savu lomu ir arī bijusi vietējo kandidātu vārdiem sarakstos. Kā skatoties to vēlētāju ir, vai jūt, ka viņš tā ilgi domā, vai jau tā izvēle ir izdarīta? Kā izskatās? Es domāju, ka izvēle izdarīta. Varbūt ir atsevišķi gadījumi, ka ilgāk pakavējas, pārdomājot par ko, bet vispār tas notiek raiti. Es balsoju par vienotību. Vai ietekmēja arī tas, ka tur ir mūsu pilsētas mērs Ines Boģis? Viennozīmīgi. Nobalsoju par Tēvzemē brīvībai LNNK, jo man ir personīgi zināms Valmierā, un es domāju, ka viņš arī ir pierādījis ar saviem darbiem Romāns Naudiņš. Es domāju, ka tāpēc arī jauniem jādod iespēja, lai strādā. Pa savējiem, pa vienotiem. Tāpēc, ka arī mūsu cilvēks, ka nāk jauni cilvēki iekšā mūsu te. Tad tas pilsētas mērs mūsu Ines Boģis arī izšķīra to balsi, ja? Jā, noteikti. Es domāju, ka ievēlēt vislabākos cilvēkus, kas labāk strādās. Un tā ir reģionālā apvienība. Tādēļ, ka viņi vistuvāk ir darbtautai. Pa laukiem visi novada tur priekšnieki, izfilkomiteju darbinieki un viss, kas zina savus cilvēkus. Pa zaļiem zemniekiem, kā liekas, ka tur ir izredzes, jā. Ar viņiem. Gribētu to Lembergu par... Protams, jā. Cerēsim, ka šoreiz nebūs tā, ka viņš tik līdz kaut kur grib vai ne, ka viņi atkal kaut kur tālāk noslēp no mums. Jā. Viņš būs tas saimnieks? Paskatīsimies. Dzīve rādīs. Man tāda ticība ir, ka viņš būs, jā. Pa zaļiem zemniekiem. Un kāpēc tieši par šo te spēku? Tāpēc likās, ka viņiem varētu labāk būt. Tas nozīmē, ka Lembergu gaidām par premjerministru. Jā, ja viņš par Ventspilu uztaisīt, varbūt arī Latvijā kaut ko izdarīs. Līdzīgi izvēle jau dominēja arī laukos, kur nācās satikt arī vēlētāju, kurš sarakstā meklēja Lembergu un bija sašuts, ka viņu uzvārdu neatrod. Bija grūti, ļoti grūti izvēle bija, jo bija ļoti daudz nepazīstamu vārdu sarakstos, bet mēs par savējiem. Atradām vienu valmierieti un par to arī nobalsojām. Ja nav noslēpums. Es zinu, ka nedrīkst prasīt, bet kas ir savējie? Boķa kungs. Vienotība. Un tas pamatojums? Pamatojums to, ka man izlikās, ka viņi visritīgākie. Man ir 12 zemnieku. Es esmu zemnieks. Skaidru un gaišu pa vienotību un viss izbēg no kaut kāda ļaunuma vismaz. Kas tam mums bija tas ļaunums? Kur tas labums pārējām partijām? Boķim jāliek plusu. Tāpēc, ka Boķīts ir valmierietis un es viņu ļoti labi pazīstu. Es pie viņa pat strādāju vienu brīdi, viņas sistēmā, es muzejā strādāju. Kā vienmēr pie viena un tā paša saraksta vienotība. Un izņemot Boķi gan nosvītroju. Lai strādā Valmierā. Nav ko mētāties riņķī pa pasauli. Es vienmēr balsoju par Tēvzemi un šoreiz arī. Un tas pamatojums? Mēs esam latvieši. Cerams, ka netiks saskaņa pie varas. Es domāju, ka tas to nedrīkstētu pieļaut. Visvairāk balsu vidzemniekā deva Vienotībai, Zaļo un Zemnieku savienībai, kā arī Nacionālajai apvienībai. Mazāks atbalsts bija Saskaņai, No sirds Latvijai, kā arī Latvijas reģiona apvienībai.
Vēlētāji Vidzemē sestdien notikušajās 12. Saeimas vēlēšanās lēmuši, ka turpmāk starp 100 deputātiem vietu ieņems arī ilgadējais Valmieras pilsētas mērs Inesis Boķis. Viņš vēlēšanās ar 2. kārtas numuru startēja partijas Vienotības sarakstā. Boķis atzīst, ka lēmums kandidēt Saeimas vēlēšanās bijis rūpīgi pārdomāts. Ir noslēdzies liels un pats svarīgākais līdz šim posms manā dzīvē, tie ir šie 12 gadi Valmieras mēra amatā, un es domāju, ka vienkārši ir jāpieņem citi izaicinājumi un šeit uz vietas jāļauj strādāt citiem. Līdzinējais Valmieras mērs atzīst, ka atstāt vietu pašvaldībā nebūs viegli, taču viņa mērķis kā Saeimas deputātam būs aizstāvēt reģiona intereses. Boķis uzskata, ka savu artavu viņš varētu sniegt tautsaimniecības attīstībā. Strādājot mēra amatā, tur ir saskara praktiski ar visu, un līdz ar to es domāju, ka mans padoms kaut kur noderēs tieši saistībā ar visu, kas saistīts gan ar uzņēmēju darbību, gan ar izglītību, kultūru, sportu, protams, arī veselību zināmā mērā, jo tāda zinām pieredze tais jautājumos ir. Inesis Boķis uzskata, ka no Vienotības saraksta Saeimā ievēlēta spēcīga un zinoša komanda, kas spēs aizstāvēt savu vēlētāju intereses. Kaut kāds piegludināšanās un sapratnes process būs vajadzīgs, jo tas dižo runa laiks ir beidzies, lai cik tur skaisti kurš izskatījās, un tagad vienkārši varbūt būtu jāstrādā pēc iespējas kopā visiem, gan pozīcijai, gan opozīcijai, par tādiem kardināliem jautājumiem, lai viņi virzītos uz priekšu, un tādi arī ļoti daudz. Līdz ar Ineša Boķa pievienošanos Saeimas deputātu sastāvam izmaiņas gaidāmas arī Valmieras pilsētas pašvaldībā. Visdrīzāk jau nākamajā domas sēdē deputātiem būs jālem, kurš kļūs par nākamo pilsētas mēru. Partijai Valmierai un Vidzemē ir vairākums domē, un arī, es domāju, citi kolēģi no citām partijām deputāti, es domāju, atbalstīs to kandidatūru, ko ieteiks partija. Tas ir Jānis Baigs, un viņam tā pieredze pilsētas darbā vēl lielāka kā man. Viņš kādu gadu ilgāk strādā, tā ka es domāju, ka nekas tur sevišķi nevar notikt, un viss ir tikai uz labu. Kopumā vēlētāji pie Ineša Boķa vārdu vēlēšanu biļetenos pievilkuši 9443 plusiņus. Savukārt viņa vārds svītrots 5313 reizes. Kādam aizmirsies pārbaudīt pasas derīguma termiņu, kāds tomēr atnāca tikai ar elektronisko identifikācijas karti, bet kopumā liela neskaidrība jau vēlēšanās nebija. Bet balsošana gan izpalika kādai Brenguļu pagasta iedzīvotājai. Tā kā sievietei bija tikai elektroniskā identifikācijas karte, tad piekdien pirms vēlēšanām kopā ar zemnieku saimniecības Rozītes saimnieci, pie kuras viņa strādā, devušās uz Valmieru, lai iegūtu vēlētāju apliecību. Mēs neatcerāmies pa vēlu, bet vienkārši tas, ka mēs aizbraucam uz Valmieru un nodēļ šitās te pases, kas ir viņa, šitā nevarot nokārtot. Viņai jākārtot esot Bauskā, šitā vispār pase nederot. Jums ir tā identifikācijas karte, ja? Bet jūs gribējāt to vēlētāju apliecību dabūt? Vēlētāju apliecību. Man jābraucot viņai pakaļ uz Bausku esot. Bet kas tad liedz varbūt ātrāk arī atcerēties? Ātrāk mēs to nezinājām vispārīgi. Es pieņemsim nezināju to ātrāk, ka man nevarēs izņemt šeit. Inita arī saka, saņemot karti, viņai teiks, ka šī karte būs līdzvērtīga pasei un derēs visos gadījumos, un tam arī ticējusi. Sašutus par to, ka tik sarežģīta lieta ir iegūt vēlētāju apliecību, ir arī saimniece. Man strādniece gribēja būt godīgs Latvijas pilsonis, gribēja novēlēt, es viņu aizvedu vakar uz Valmieru, lai var dabūt to karti vēlētāju apliecību. To apliecību, jā. Viņa aizbrauc, cilvēks nāk apakaļ, saka, viss kārtībā. Nē, man jābrauc uz Bausku. Es saku, kādā sakarā? Tāpēc, ka mani pasa ņemta Bauskā, un tā apliecība vēlētāji jāņem ir tai Bauskā. Es saku, kur tā mēs dzīvojam, Latvijā vai Krievijā tagad, vai Amerikā? Ko cilvēks lai viņš tiek uz Bausku pēc tādas apliecības, kur tas taču maksā naudu? Var jau pārmest, ka cilvēki paši laikus nav interesējušies par to, kā varēs balsot, bet neizpratni rada gan tas, ka interneta laikmetā tik sarežģīta lieta izrādās vēlētāju kartes iegūšana.